Ja jūs gadījumā domājat, no kurienes notiek šī labi organizētā semināra gaita, tad tā ir brīnišķīgā Latvijas Nacionālā bibliotēka. Un esot šeit, mēs nevaram darīt savādāk, kā uzaicināt arī mūsu lielisku, aktīvu sadarbības partneri Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolēģis. Un ar mums ir Anita Smeltere, kas ir muzeja pedagoģe, bet darbojas bibliotēkā, un tad viņa pastāstīs, kā tas viss iet kopā. Un mēs redzam no pārskatiem, ka bibliotēkā bērni iegriežas bieži, un tas redzams arī ar neapbruņotu aci dzīvē. Lūdzu, Anita. Jā. Tātad, labdien! Jūs redzat ēku, tātad no kuras notiek šī norise, un es ar nolūku izvēlējos, lai izmantot šo privilēģiju, reiz mēs esam šeit un atgādināt jums, ka mēs gaidām jūs ciemos arī ārpus skolas programmas, bet šodien mans stāstījums vairāk tiešām būs vērsts uz to, kāds tad Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir sakars ar programmu Skolas soma. Vai prezentāciju var redzēt? Ja? Tātad Bērnu literatūras centrs ir tā iestāde, kuru jūs visi ļoti labi zinat caur lasīšanas bērnu žūrī, jauniešu žūrī, vecāku žūrī, droši vien skolas bibliotēkas ar to sadarbojas. No šejienes nāk arī idejas par lasīšanas restartu, par lasīšanas startu, skaļo lasīšanu. Visi šie pasākumi nāk no Bērnu literatūras centra, savukārt mūsu informācijas un uzziņu kolēģi labprāt pieņem skolu grupas, stāsta un rāda par to, kā meklēt resursos, gan klātienē, gan neklātienē, kā arī piemin jau minētās kultūra mediju pratības, tad šeit tieši tā mediju pratība noris ir un tāpat arī karjeras izglītības norises piedāvā par šīm lietām. Nevajadzētu aizmirst, jo šīs arī, protams, skolu grupām ir pieejams, kā arī periodikas kolēģi māca orientēties mūsu digitālajā resursā, kā atrast un meklēt lietas un kā var noderēt mūsu digitālais resurss periodika. Bet skolas somas programmas ietveros lielākoties jūs ierodaties ciemos pie mums uz ekspozīciju Grāmata Latvijā, kas ir mūsu bibliotekas pētnieku tāds rezultātā tapis skaists stāstījums par to, kā grāmata, kā tāds kultūra vēsturisks objekts ietekmē mūsu dzīvi caur maņām, caur sarunu par varu, un šeit arī var piedzīvot grāmatas atdzīvošanos. Un kādas tieši muzejpedagoģiskās nodarbības skolas somas programmas ietveros jūs varat izvēlēties, tad droši dodaties uz jau pieminēto resursu, kur arī mūsu piedāvājums ir uzskaitīts, un arī redziet pēc tiem parametriem, kad jūs varat veikt savu izvēli, jūs varat arī atlasīt, kādā mācību priekšmetā un kādā kontekstā jūs šo kultūras pieredzi vēlties ievietot, kā arī mēs palīdzam un sniedzam atbalstu dažādās norisēs, kas ir saistītas ar Latvijas kultūras kanonu, gan, ja jūs paši kaut ko vēlties organizēt un vēlties mūsu atbalstu, varam sniegt konsultāciju, kā arī pie mums notiek brīnišķīgā orientēšanās spēle Gaismaspilī, kad caur šo te Gunāra Birkerta arhitektūras iepazīšanu, mūsu pakalpojumu iepazīšanu, var arī uzzināt dažādus faktus par Latvijas kultūras kanonu. Tā ka tās nodarbības droši izvēlties skolas somas brīnišķīgajā lapā. Un ieskats, kā tas aptuveni notiek, jūs redzat, piemēram, ja klasē pārsvarā jūs esat vairāk nekā 20 skolēni, tad mēs parasti klasi dalām divās daļās un plānojam norises ar rotāciju, kas nozīmē, kamēr viena grupa ir vienā aktivitātē, otra ir citā, un te jūs redzat sarunu pār tādu brīnišķīgu izdevniecību Liels un mazs grāmatu, ko Edvīns Raups ir tulkojis no portugāļu valodas. Autori ir José Jorži Letrija un Andrē Letrija. Ja es būtu grāmata, un mums reizēm šķiet, ka autori šo grāmatu ir radījuši tieši pēc mūsu ekspozīcijas apmeklējuma, kas tā nebūtu nav, jo tur ļoti daudz šī filozofiskie saturi sasaistās ar to, ko ekspozīcija stāsta par grāmatas lomu mūsu dzīvē. Un otrā norises daļā tad bērni var būt dizaineri, grāmatu dizaineri, iepazīties ar ilustrāciju tapšanas vēsturi un veidot savu atvērumu. Tas ir ieskats vienā no nodarbībām ar visu klāstu, tad jūs iepazīsieties
šajā te skolsomas lapā. Un te ir arī neliels ieskats vidusskolāniem piedāvātajā nodarbībā, kur dalībnieki iejūtas tādā kā sēdes dalībnieku lomā. Katram ir atsevišķa lieta, kas stāsta par dažādām situācijām, kad cilvēki ir pretojušies aizliegumiem un izdevuši grāmatas pa kluso, paši pārrakstījuši ar roku dažādus tekstus un izplatījuši un tam līdzīgi. Apskatījuši arī dažādus artefaktus no bibliotekas krājuma. Un pēc tam tad arī dodas uz ekspozīciju, jo katra mūsu norisi ir sasaistīta ar ekspozīciju, un ekspozīcijas apmeklējums noteikti ir plānojums. Reizēm skolotāji saka, mēs gribam tikai radošo darbnīcu, bet mēs tomēr gribētu parādīt vienmēr grupām, no kurienes tai radošai darbnīcā augājas, ka tas ir balstīts šajā te mūsu kultūras vēstures pieredzē, grāmatniecības vēsturē. Un arī gatavojot šo sarunu, man aicināja pastāstīt par jaunumiem. Jaunums mums ir teksts mūs neinteresē izstāde, uz kuru mēs jau, protams, aicinam nākt un skatīties, bet skolas somas šis te piedāvājums, kad jūs varat braukt uz mūsu bezmaksas pakalpojumu un šo te finansējumu virzīt ceļa izdevumiem, būs nākamajam mācību gadam. Sakojiet informāciju, tas būs tas viens no jaunumiem. Es speciāli izvēlējos attēlu, kurā ir redzama tukšas šī izstāde, un kā jūs redzat, prasās pēc kādas skolēnu grupas, tā kad droši zvaniet, interesējieties un pieskāties. Un aplūkot var arī tādu senu elementu kā presi. Kas tā par presi, ko viņa presē, to jūs tad arī uzzināsiet, ierodoties pie mums ciemos. Nu tā, un paldies, centos būt raita un ātra, lai atstātu vietu jautājumiem, un es arī redzēju, jums ir daudz praktiskas dabas jautājumi. Un es vēlos vēl pirms šķiros parādīt šādu brīnišķīgu stāstu. Tas ir kultūras kanona spēle bērniem. Un, ja mēs runājam par skolas somu, tad šī darbiņa satura autora Luīza Pastora piedāvā skolas somas ietvaros arī savu darbnīcu, to jūs uzmeklējiet. Un pie mums savukārt, ja kāds vēl nav uzzinājis, arī kanona mājaslapā var uzzināt šo informāciju. Ja jūs redzat, ka jūs gribat šo izmantot savā mācību procesā, dodiet man ziņu un sarunāsim, kā vienu eksemplāru iestādē mēs varētu nogādāt. Nu tā, es biju raita, operatīva. Un ar dāvanām. Un ar dāvanām, tieši tā. Bet pirms es šķiros, gribētu pateikt dažus tādus secinājumus varbūt par to, kā labāk organizēt darbu. Un pirmkārt, man ļoti patika, es neatkārtošu visus tos padomus, ko jūs visi runājāt iepriekš, bet viss sākas ar informācijas izlasīšanu un iepazīšanos ar informāciju. Un tad, kad tu jau esi sagatavojies, kas tas ir, tad tā saruna ir raitāka. Dažkārt skolas zana, ko jūs piedāvājat, mēs, protams, izstāstam, bet vienmēr vajadzētu vispirms iepazīties šajā te skolsomas mājaslapā ar informāciju, un tad jums būs vieglāk saprast, kas aiz šī piedāvājuma slēpjas, un tad detaļas noteikti laipni izskaidros, vai es vai kolēģi. Zelta vārdi, Anita. Dzīvē bieži pieredzēta situācija. Vai mēs varam ņemt to norisi? Kādu norisi? Vai mēs varam braukt pie jums, bet doties arī citur? Un tur Aleksandrs pastāstīja arī lieliski, ka jūs varat taisīt šīs pakas. Tikai es aicinātu arī veidojot šo komplektu nepārspīlēt ar nabaga skolēniem reizēm no laika paēst. Tad tur jāplāno arī šīs te praktiskās lietas, bet es gribētu arī pateikt, ka kultūras pieredze sākas jau skolā ar sagatavošanās darbu, ar ceļu uz izrādi, un pie mums var doties ciemos pirms teātra izrādes, vai mūs var apmeklēt pēc koncerta lektori apmeklējumu. Tā kā, jā, plānošana un informācijas iepazīšana ir starts, un tad jau viss sarunā un viss notiek. Paldies, par visu ir padomāts, atliek tikai to uzzināt, izmantot un izbaudīt, vai ne? Jā. Paldies!